Būs jāizmanto zvans draugam. Aizņemts. Laikam guļ. Pareizi. Ir taču vakars. Uzgaidiet nedaudz. Cilvēki vispār pirms sarunas sākošanas varbūt es varētu pavaicāt, kas tieši jums interesē šī tēmā. Paldies. Mēs varam uzreiz padalīties. Mēs esam pavisam šobrīd citā pasaulē. Un ne mājās. Tur ir interesanti. Jūs varat pastāstīt, kur mēs esam, kur jūs esat? Uz zemes. Uz kuras? Kādas? Uz tur, kur ļoti daudz ūdens. Jūs bijāt 3. vai 4. planēta no Saules? 3. Akmens planēta, ūdens planēta, cilvēks staigājošs pa zemi, un vai tik nebija uguns, un koku lapas un sniegs. Un pilns ūdens ar dzīvībām, un kas jums tur, un jūs būvējat mājas, lai sildītos, vai ne? Tā vieta, Mārk, dieviņ. Ai, dieniņ, ko daudz ko stāstīt, ka jūs esat ārkārtīgi interesanti, cik jums laiks ir dots, varētu dienām un naktīm šeit sēdēt un klausīties jūs neaizmirstamajos stāstos. Jo jūs bijāt arī tie, kuriem bija kurpes jāvelk, un jūs taisījāt kurpes. Drausmas. Tagad ir tāds liels jautājums. Un kāpēc mums jūs to prasiet? Mēs varam tikai uzreiz pateikt, lai arī tas paliek šovakar interesantajā sarunā, kur jūs esat būs ieradušies, kurš ir tas, kurš šeit atvilka, varētu paspēties. Uguns. Jūs varētu sākt, lai izprastu vispār jūsu būtību, kurpes varbūt ne gluži, bet arī kurpes rodas no uguns. Tas būtu, teiksim, ievads, uz ko mēs ļoti skatāmies, ir jūsu pasaule ļoti unikāla būtu ar šo te unikālo elementu uguns. Kas būtu veids, kurā jūs teiktu, mums atvainojamies nedaudz brītiņu. Jums ir interesants vārds, sašķeļās, sadalās, kurā dažādu enerģiju forma sašķeļās, sadalās un notiek milzīga enerģijas izlāde. Izdalās siltums. Un šīs ir divas dažādas enerģijas, kas satiekās, jūs teiktu, sašķēlās. Un tad jūs redzat milzīgu ugunskura. Jūs zināt, kas ir ugunskurs? Kā jūs sakiet, kā jūs to sakiet? Malka deg vai kā jūs sakiet? Un ne tikai
saules koks deg. Arī kurpes deg. Pareizi. Visu var nodedzināt. Ūdeni nevar nodedzināt teorētiski. Bet viss gaisīgais sadalās, jūs tā teikt. Viss irdenais sadalās. Lietā, ko jūs saucat ugunskurs. Pareizi? Tā ir jūsu pasaulē, ne? Jā, ok. Tagad, respektīvi, jūs skatieties uz sevi iekšēji, kad šis pats princips jūsos arī notiekās nemitīgi, nepārtraukti, jūs teiktu, ļoti kontrolētā veidā. Jūs teiktu, mēs nevaram jums tagad paņemt un jūs izplest, un jūs esat ļoti liels mums priekšā, un mēs redzam visu mazo jūsos, kas notiekās. Kad jūsu dzīvības avots ir ļoti kontrolēta iekšēja degšana. Ļoti kontrolēta šūnu, vielu, enerģisko daļiņu satikšanās un degšana, kas dod jums pašiem šo te jūs sauktu dzīvību. Pati dzīvība ir vienkārši šī te degšana. Ja tā varētu teikt, ja tā jūs sakiet. Bet tas uguns, par ko mēs visu laiku tagad sakam, viņš ir tikai forma, kā šis process, kā šis notikums izpaužās, ka jūs redzat, ka tur ir liesma. Tas uguns ir tikai tāds, kā jūs sakiet, pēc efekts procesam, kas nemitīgi notiekās, lai rastos šī te, uguns silts un sarkans vai oranžs un alga dzīvība, lai veidotos. Tātad jūsos, kā tādos, uguns var būt arī bez izskata. Uguns var būt arī bez siltuma. Kad jūsos, varētu teikt, satriecās, triecās, kustās, rīvējās un notiek šī te sadalīšanās, enerģija, ja jūs tā teiktu, formas, kas dod dzīvību jums. Tātad dzīvības avots ierosinās no satikšanās, satriekšanās, sašķelšanās. Jūs teikt, varbūt implozijas, jūs teikt, varbūt eksplozijas, jūs teiktu, daļu apvienošanās un enerģijas izlāde, jūs teiktu, daļa sadalīšanās un enerģijas izvāde, uguns elements, apvienot vai nošķelt, sadalīt, sauciet, kā jūs tā gribiet. Satikšanās punkts. Teorētiski, ja jūs tā skatieties uz komunikāciju, tas šobrīd nemitīgi deg šo te jūsu un mūsu enerģiju satikšanās, ja tā varētu teikt. Vai tik tālu jūs saprotiet, mīļo radībiņi, kurpnieki no zemes? Zemē, uz kuras mēs staigājam, arī ir tā enerģija? Pagaidi. Mēs sākam no pašas virspusīgās tēmas. Jums ir šis process, vai šis ir tas laiks, kurā ir arī, kad jūs ieliekat metāla stieni krāsnī, viņš paliek karsts un tad jūs rāmuri viņu sitiet. Jūs tā dariet vai nedariet? Vai jums ir draugi, kas to dara? Sen jau dariet vai sen jau nedariet? Katru dienu. Tad šī te jūs sauktu cī izlāde ir ārkārtīgi uzņēmusies tēraudā un ir ārkārtīgi pakļauta, jūs teikt, dalīšanās šim te stāvoklim. Jūs teiktu, ir pilns ar šo transformēt iespējamo cī, ja tā varētu teikt. Bet vēlreiz, necenšieties tagad saprast šo šādi, kad uguns ir šis cī un mums tagad ir jāliec ugunskurā. Nē. Šis pirmais elements, šis pirmatnējais ir tieši sašķelšanās, sadalīšanās un apvienošanās. Kad tas ir tas pats uguns, tas princips, un šis ir arī dzīvības avots. Vai tik tālu ir ok? Vai tik tālu ir labi? Vai tik tālu, kā jūs sakiet, kamēr ir karsts? Vēlreiz, jūs vaicājat kaut ko?
ir nemitīgs enerģijas transformēšana, šķelšana, sadalīšana, dalīšanās. Tad, ja skatieties uz to pat nevis skatieties, šis dzīvīgi plūstošais varētu uzskatīt, skatieties uz koku, kad viņam ir lietus, kad no augšas krīt ūdens lāses uz lapām, viņa tek par šo lapu, viņa notek lejā un mazas lāsītes ar ūdeni krīt no gaisa. Tad iedomājieties pavisam vienkārši šis lielos daudzumos un mazos daudzumos plūst, tek caurstrāvo viss apkārt, caurstrāvo kustās viss apkārt. Tagad. Jūs, ja mēs runājam, pāriesim uz lietu, ko jūs sauciet par gremošanu, ēšanu, jūs ēdiet, vai ne? Un jūs ēdiet augļus, vai ne? Sulīgus augļus. Jā vai ne? Jā. Ceptus vai sulīgus? Vai vārītas? Visus veids. Sulīgi svaigi augļi būtu vispiepildītāki ar dzīvības ja tā varētu teikt. Vai tik tālu skaidrs? Tikko noplūkts ābols, apelsīns, jums ir bumbieris, ja? Bumbieris, ķirsis. Arī, jā. Ir ārkārtīgi pilns ar Vai tikko lops, kas ir nokauts vista, medību dzīvnieki, šie dzīvnieki ir ārkārtīgi dzīvi ar Šis zāle, ko gotiņas ēd, ir ārkārtīgi pilns ar šo Sauciet to par un I, lai paliek. Tā darēs. Tā nespiež. Tā ir labi. Kurps nespiež? Tērauds joprojām kvēlo. Acis mirdz. Domas strādā. Tad ir Ejam tālāk. Tendence, ko cenšas darīt cilvēks, ir koncentrēt ja mēs runājam par gramošanu, saules šajā vietā. Ja šis ir uzkrāts lielos daudzumos, viņš ierosina enerģijas šķelšanos, enerģijas dalīšanos, viņš ierosina uguni. Šī gadījumā tas būtu uguns process, neredzams, nesatausāms, nesajūtāms, kas notiek jūsos. Notiek šīs pārstrādes, šķelšana, sadalīšana, pārveidošana, izdalīšanās. Tātad varētu teikt, no apkārtnes tiek iekšējā, šo sauc par procesu, kurā šīs šūnas, lai ir šūnas, ietvarā, notiek visu laiku kustība, berzēšanās, viņas tāpat sadalīsās. Viņas tāpat sadalās un notiek šī izlāde, ko es sauktu par jūs uzlādēties šādā veidā ar visu enerģiju kas ir apkārt. Jūsos uzņemēt to. Balsoties no tā, kāda ir jūsu apkārtne, kāda ir jūsu vide, no tā balsoties arī kāds ir jūsu stāvoklis. Vai viņš ir dzīvelīgs, vai viņš ir nosēdināts, vai viņš ir agresīvs, vai viņš ir depresīvs, vai viņš ir vēlreiz dzīvespriecīgs. Vai tu šo tēraudu apstrādā kvēlojošu vai sasaldēti augstu, tad tā būtu šī intensitātes un daudzums jūsos pašos, kas jūsos atrodas. Vai tik tālu ir skaidrs? Vai tik tālu nodara? Vai tik tālu jums garšo? Vai tik tālu uguns kurās? Vai tik tālu ir vēl kāds jautājums radies? Ja mēs bez kurpēm staigājam pa zemi, tad tā ir cita enerģija, kas nāk, vai tas pats cita. Šī gadījumā jūs iedalieties sarunā, kas ir brīvi ceļojošā kustīgais kas ierosina šo te degšanas procesu, un šis ir tas pamat elements visam. Šis te degšanās process, iedegšanās process. Šī ir jūsu dzīvības, eksistences, pasaules planētas pamatu bāze, neatņemama sastāvdaļa. Lai arī šo jūs savā ķermenī ķermenī un dabā apkārt izjustu kā iekšā plūstošas
ūdens, siltas kutošas ūdens lāsītes. Tā jūs viņu izjust šo uguni ierosinošas cī. Bet jūsu planēta ir, kā mēs teicām, akmens planēta, ir ļoti piesātināta ar vēl vienu elementu, kas ir ārkārtīgi daudz un visapkārt sastopams visos arī jūsos un jūs pašos un visur apkārt un pat tēraudā kvēlojošā. Mums nebūtu tagad tāds precīzs vārds, ko to pateikt, mēs teiktu, tāpēc, ka šis elements sastāv no divām komponentēm. Viens ir cī, kas sauktos visu plūstošais cī, blīvais, un otrs cī būtu sastāvdaļa, kas ir tikai un vienīgi jūsu planētā, pasaulē unikāli, tas būtu šis tātad, klausieties ļoti uzmanīgi. Jūs teiktu, uz ēters būtu tuvu, bet tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Šis brīvi plūstošais uguns cī, kas ierosina degšanu, ir kā lietas lāsīts visapkārt. Tā kā filmas, vai tā kā jūs brauciet, kad jums pie mājas loga ūdens tek, un viņš tek virsū, un jūs visus viņus redzēt tās lāsītas, tā šis cī ir visapkārt, tek visur caur visam uguni ierosinoši. Tad ir otrs cī, miglains, blīvs, kas plūst apkārt enerģiskam laukam, matērijai. Viņš plūst visur, viņš ir tā kā, ja šīs ir lietas lāsītas, kas būtu saules zaķīši, dzeltenas lietas lāsītas, saules stariņi, tad šis būtu ļoti masīvs okeāna ūdens, kas plūst cauri, ir visur, un ļoti lēni, un plūst cauri, un ir visur. Un šo cī bieži vien ir viegli sajust, bet viņu ir ārkārtīgi grūti saprast bez komponentes, kas ir šis matērija. Mēs sauksim viņu vienkārši par matēriju. Matērija būtu cieti ierakstīts, cieti nocietināts, kondensēts šis pats brīvi plūstošais ūdens miglainais cī. Tagad, lai jums nejauktu galvu, lai jums nesarežģītu dzīvi, eksistence jūsu pasaulē rodas un veidojas pamatā no šīm divām komponentēm. Šis saules stariņš cī un šis miglainais ūdens variet saukt arī, ja jūs teiktu, zemes piesaistītais cī, kas ir iesūcies zemē un plūstāja visur riņķī, tāpēc, ka zemes cī sastāv no vēl vienas matērijas. Matērija, un par šo mēs šovakar īsti neturpināsim, tas aizņems daudz laiku. Matēriju veido radītājs. Matēriju veido miedarbība starp vēl vienu stāvokli, kas ir apziņa, un absolūts stāvokli, kas ir šī piesūcinātā čī vai ūdens čī sastāvdaļa. Tātad matērija ir ārkārtīgi blīvi iekodēta, iekompresēta, tērauds iedauzīts, kad viņš paliek blīvāks un cietāks šī pati piesūcinātā enerģija. Cī. Paliksim tagad pie divām komponentēm. Plūstošais un mirdzošais. Ja tā būtu, varbūt vieglāk jums pateikt. Plūstošais piesūcina visu matēriju, mirdzošais ierosina transformāciju, ierosina degšanu, ierosina sadalīšanos, ierosina dzīvību, ierosina kustību.
vai tik tālu skaidrs, vai tik tālu nodara, vai tik tālu garšo, vai tik tālu tērauds joprojām kvēlo. Aptuveni. Varbūt jūs varētu pateikt, kurā virzienā jūs gribiet paošņāt dūmus, un tajā virzienā mēs jums varam palīdzēt. Kā mēs varam viņu palielināt? Ļoti labs jautājums. Palielināt viņu ko? To sevi savā ķermenī, kā viņi var. Kā jūs varat uzkrāt šī savā ķermenī? Jā. Tas jau ir ļoti vienkārši. Ir divas ļoti vienkāršas metodes, divas ļoti brīvas metodes. Un mēs gribam vēl piebilst, te kāds cilvēks teica, ka nedaudz nomāks ar drūmīgumu ir, un, kā jūs sakat, vārdu depresivitāte. Kaut kur dzirdējām pa vienu ausi. Pārstājiet ēst saldētos ēdienus. Tie ir bez jebkāda daudzuma cī. Bez nekāda, tur nav viņš. Vienkārši tā. Tāda, kā jūs sakiet, ko apēda, tāds paliku. Tātad kā palielināt jūsu cī? Svaigi, augļi, bumbieri, apelsīni, svaigi lopi, kurpes siltas. Daudziet to tēraudu, kamēr kvēlot tas tērauds. Bet atvainojamies. Tad dzīvības enerģijas cī piesātināti ēdieni, tie ir ēdieni, kas ir tikko noplūkti. Nevis noplūkti, atstāti nedēļu un tad ēsti. Tikko noplūkti. Tikko paņemti. Tikko padzerts ūdens no svētās akas. Tikko noplūktas saldās ogas no svētā krūma. Bet mums šeit ir Un jūs pat varētu arī ar cī uzlādēt dzīvības vietās savus augļus, vai dārzeņus, vai ūdeni, vietā, kur vienkārši ir ļoti akumulējies cī, tas ir kaut vai tuvāk saulainai vietai, mežmalā, pie avotiņa, arī ar cī uzlādēs. Ir cī koncentrētas vietas, ja tā varētu teikt. Tas būtu pirmais. Otrs ir, atcerieties, ko mēs ieminējāmies jums, cī ir visapkārt, plūs visapkārt, dabā, zemē, kokos, visapkārt mirdzošais. Būtu pie dabas, dziļāk, daudz vairāk elpot, jūs šo cī sevi uzņemtu un ierosinātu šo dzīvības degšanu sevī, un, kā jūs sakat, tērauds sāk skvēlot balts. Balts, viņš ir sarkans, un tad viņš ir balts, un tad viņš dūmo ļoti. Tieciet līdz tam stāvoklim, ka viņš ir spīdošs sarkans, ka jūsu iekšējais tērauds ir dzīvības spīdošs sarkans, silts, jūs esat dzīvošs sarkans silts. Nepārforsējiet, bet jau tad jūs variet locīt to tēraudu, strādāt ar to tēraudu, strādāt ar dzīvi, spēka pilns, kustības pilns, enerģijas pilns, un kurpes šņurējot, naglas daudzot, spēks būs pilns rokās un strādā, kamēr tas tērauds kvēlo sarkans. Tas būtu tas process, ko mēs teiktu, tas būtu tas ideālais cī stāvoklis jūsos. Vai tik tālu tas kaut kādā veidā jums palīdz nodara? Vai zvans draugam nebija liederīgs šajā klusajā vakaras stundā? Jūs varat virzīt sarunu, jūs varat vaicāt. Es gribētu pajautāt. Ļoti labi, bet vai jūs joprojām gribiet? Jā, gribu. Par Pirti. Ejot karsējot ķermeni arī? Pirts. Kas ir pirts? Karsē ķermeni. Karsē ķermeni. Jūs domājat sēdēt uz karstiem akmeņiem? Siltumā. Jā. Bet tad kas ir pirts? Jūs sakiet sēdēt pie karstiem akmeņiem. Kvēl. Vai jūs varat akmeņus dedzina? Un tad viņi izstaro siltumu un cilvēki... Jūs sakiet, uzkarsējiet akmeņus, uzkarsē ūdeni, Un tvaikos sēž. un jūs sēžat telpā, karstā telpā. Uguns. Vecam augstā ūdeni.
Tā. Augstā ūdenī. Jau cilvēki, skatieties. Tvaika karsta telpa piesātināta. Jūs šī telpā neuzņemsiet dzīvības cī, ja jūs tikai tur sēdēsiet un neko nedarīsiet. Šādā telpā vietā jūs vairāk uzņemsiet šo te plūstošo, sauksim to, piemēram, zemes cī. Šo plūstošo tā kā ūdeni, kā mēs teicām, miglaini. Lai paliek vārds miglainība, jūs uzņemsiet sevī šo piesūcināto cī. Šis cī, kas piesūcinās. Jūs viņu tiešām uzņemsiet daudz vairāk. Ja jūs ieliksiet ļoti augstā ūdenī, pēc tam vai saskarsmē ar kaut ko ļoti, ļoti augstu un iznāksiet uzreiz ārā, ierosināsies degšanas process, kas veidosies ārkārtīgi īpatnējā kutoņā, kņudēšanā. Tad jūs teiktu, jūs šo cī transformējāt šajā dzīvības cī, šajā mirdzošajā cī, bet tas cī nebūs piesātināts ar absolūtošo dzīvības formas cī, kas jūs sakiet, kas nāk visu no augšas un gaismas cī. Jūs iegūsiet tā kā transformējot ierosināšanu. Tātad atbildi ir gan jā, gan nē, bet uzņemt šo piesūcināto miglaino cī, ja jums ir kāds pamatots nolūks nākotnē, nav nemazam slikta doma, nav nemazam metam zemē doma, ir ļoti ok doma. Bet jums ir jārēķinās ar blakus lietām, kas var notikties pēc tam. Vai jūs gribat ar to rēķināties? Slinkums, grūti piecelties, neliela, kā jūs sakiet, nosēdoša depresīva sajūta. Ir jau labi, kā ir, paliksim nedaudz te, kurpes daudzīsim rīt, naglosim. Nē, sajūta, ķermenis atslābinās un vieglums sajūta. Jūs varat teikt, vieglums sajūta arī nebūs kļūdaini. To, ko mēs gribam pateikt. Šis te piesūcinātais cī uzņems pārsvaru pār šo te uguns elementa cī. Tanī brīdī veidosies šīs kvalitātes, kuras mēs nosaucām. Arī atslābums ir tā kvalitāte. Bet tajā brīdī mēs jums vienkārši ieteiktu nākošajās 3 dienās pēc šādas procedūras, ko jūs sakat, karsēt sevi, piesūcināt sevi. Vienkārši svaigums, svaigs gaiss, svaigi augļi, dzīvības cī, uguns cī piepildīšana. Lai izveidojas līdzsvars. Un, ja jūs šādu procedūru ievērotu, jums tiešām būtu ārkārtīgi liels pacelājums, ka jūs varētu jau vēl karstāku tēraudu nākošajā dienā apstrādāt, darboties ar viņu. Varbūt pat nevis vienu pakavu izlocīt, bet kāds 3-4 bez nekādām problēmām. Ja ir daudz cī, ja nav jāklapē tie tēraudi, kur likt viņus pa cī? Mēs neesam vēl tikuši uz trešo elementu. Uz to mēs varētu pieskarties, izlikt cī. Nē, atvainojamies. Tātad, vai jūs domājat šādi, ka jums ir šī vēlme rīkoties, darboties, darīties, kad šī vēlme ir ļoti liela, ka nezināt, kur likties? Jā, šī būtu šī te kvalitāte, ko jūs sauciet dzīvības cī, šis uguns cī, pārpildība jūsos tā kā uzņēmums ir īpats svars vai pārpildījums. Vairākums, vai teiksim, šī kvalitāte vairāk izgaismo, šis cī vairāk izgaismo jūs, bet mēs vēlamies jums pastāstīt nedaudz padziļinātāk. Sauksim šo par uguns cī. Tad šis mirdzošais, starojošais cī, kas tiek uzkrāts jūsos, gramošanas sistēmā, ko jūs saucat par šo centru, transformējas ugunī, kas ir rīcība. Viņš tiek transformēts. Tas notiek atkal tas pats degšanas process. Tātad šis cī ir izveidojis ārkārtīgi kvēlojošu lielu tērauda plāksni, kad kaut kur ir jārīkojas, kaut kas ir jādara. Divi jautājumi tikai. Nevis 2 jautājumi, bet 2 iespējas. Vai šis cī ir uzņemts, kā jūs sakiet, no augstākiem plāniem, vai viņš ir
jūsu šis plūstošais vai piesūcinātais cī ir deficītā, izstrādājies. Un tad notiek šī te lielās, tas varbūt aiziet arī uz ko jūs sauciet destrukcijā, dusmās, traumās, kad ir ļoti daudz šis te, ka ļoti kvēla ir šī te tērauda stienis, kad šis cī ir aizgājis ļoti lielā degšanā, veido varbūt lietas, ko jūs sauciet kā agresivitāte, varbūt lietas, ko jūs sauciet kā dusmas, varbūt lietas, ko jūs sauciet kā pārmērīgi vēlme rīkoties, kustēties, darboties, varbūt pat aizvainošanās, arī traumas. Un tā principā mēs vienkāršāk teiktu, tas var arī aiziet destrukcijā, vai šīs ir kvalitātes, kuras jūs sastopat tajā laikā arī, ka jūs sakāt, ka jums ir pārmērīgs šis te cī. Jā, ja viņš netiek reāli. Nē. Nejauciet lietu, ka jums sakiet, ka šis cī netiek realizēts, netiek darbināts. Jo, ja jūs esiet jau ar šo milzīgo kvēlojošo tēraudu un vēlaties tagad likt kaut kur darboties, kaut ko darīties, jūs variet pat izdarīt šajā brīdī vēl lielāku skādi, ja tā varētu teikt. Ir jāatrod vienmēr, kā mēs teiktu, balans starp polaritātēm, starp piesūcināto cī, kas būtu labsajūta miers, atslābums, starp šo dinamiku, kas būtu ļoti kvēlojošs tērauds līdz pat baltam, kam viņš paliek kvēlēji, un dūmi sāk veidoties ar nepatīkamu smaku, atvainojamies. Diskomfortu. Un tātad, ko darīt tajā brīdī, lai savu baltkvēli vai šo sulīgi sarkano kvēli rīcību, ierosinājumu, rīcībām apsādātu vai tiktu galā? Pirmais ir šo piesūcināto miglaino jūras zemes cī sevī uzņemt vairāk. Ja mēs skatītos no cilvēka puses, rīcība, darbība, skriešana, sportošana tenī brīdī vēl vairāk sadedzinās jūsu piesūcināto šo te sauciet pa zemes cī. Viņš sadedzinās viņu vēl vairāk. Jūs paliksiet kā cilvēks trauslāks, vārgāks, nestabilāks, ievainojamāks, emocionālāks. Būtība būtu nevis likties lietā, likties ārā, bet būtība būtu atgūt šo zemes cī vairāk sevī, lai izveidotu līdzsvars. Jo ja jums ir šī te kvēle tik liela, jūsos pašos šis uguns cī transformācijas ļoti aktīvi notiekās, jūs sevī arī sākiet dedzināt visu, sākot no šūnām līdz visai jūsu kopējai sistēmai. Jūs šī gadījumā esiet liecinieki ārkārtīgi lielam degšanas procesam jūsos pašā. Kāds netīšām ir pielējis degvielu krāsnī, un tā tērauda stienis ir ļoti dīvainā situācijā ar visu to krāsni kopā. Atvainojamies, degšanai jānotiek ļoti kontrolētai. Jūs taču negribētu savā mūra krāsniņā sākt mest iekšā dažādas kurpes un tā tālāk. Tātad, ko darīt? Atgriezt atpakaļ sevi pie zemes cī, pie piesūcinātā cī, tas būtu pastaigā ar dabu, pie dabas, tas būtu ēdieni, kas ir Nē. Svaigi ēdieni, augļi ir piesūcināti ar šo mirdzošo uguns ierosinošo cī. Paga. Nē. Tad, kad jūs sāksiet ēst piesūcinātus ar šo staraino cī, degšanas procesa vēl vairāk palielināsies, jo vēlreiz atgādinam, šīs te mirdzošais cī, no augšas nākošais, caurstrāvējušais ir uguns ierosinošais, transformācija ierosinošais. Tad jūs jau, ja jūs esat tādā stāvoklī, kāds raksturot, jūs jau degiet diezgan labi, kāpēc jums piemest vēl tīru skābekli klātai liesmai. Variants. Tvaika, nevis karstā,
nevis karstā, siltā, masāža veidīgā, omulīgā, čubulīgā pirtiņā. Čubulīgā. Nu, čuk. Arī vannā. Tātad, jūs šajā brīdī harmonizēsiet, stabilizēsiet šo degšanas procesu, lai tas kļūtu harmoniskāks. Kas notiek ar cilvēkiem, ka viņi paliek ļoti, ļoti degoši, ļoti, ļoti baltkvēloši, kad viņiem šī krāsnes deg ārpus jebkādas rezonances, kontroles? Viņi paņem ieroci un dodās karā. Tad tas ir tas iznākums ļoti labi degošai krāsnijai. Atvainojamies, ja šie vārdu salikumi nav piemēroti. Tātad uzdevums ir būt harmonijā, nevis destrukcijā, ja tā mēs teiktu. Cī pamata licēji vai cī augstie skolotāji ir, viņi ierosina harmoniju starp visiem 4 elementiem. Šobrīd mēs, un arī labprāt, ierosinātu jums sarunu par visiem 4 elementiem, bet mēs esam šobrīd uz 2 elementiem tikai. Lai ieviestu ultimāto harmoniju, mums ir jāpaceļās arī nedaudz augstāk par šiem 3 zemes pamata elementiem, par kuriem mēs runājām. Matērijas, blīvais cī, piesūcinātais, zemes cī, ja jūs tā teikt miglainais, uguni ierosinošais cī, un tad būs nākošais 4. elements, kas būtu jūsu valodā saprotamāk, vienkāršāk, augstākā izpratne. Un arī tā ir lieta, kas palīdzēja, būdami arī mani šeit, ierosināt, būdami iespējā vispār ierasties un būt pie jums šobrīd šajā laika telpā, kurā jūs esiet, jo harmonija starp cī ir atslēga uz... Viņam nav vārds, kas būtu cilvēku valodā un arī man šeit sēžot piemērots vai pieejams, bet tas būtu, lai jūs to labāk saprastu, augstākas apziņas cī vai augstākas dzīvības formas cī. Vai tas ir jums saprotams? Jā. Jā vai jā? Jā, atkal tās kurpes. Vai atkal man būs jādauza tērauds, kamēr tas ir augsts? Vai tāda bija atbilde? Mēs jokojam. Ir, kā jūs sakiet, veci kalēja joki, kad viņš ierodās darbā neapmierināts. Tu skaidri un labi zini, kad viņš vakar ir nespējis kārtīgi iekurt krāsni un nav dabūjis labi siltu tēraudu. Viņš ir daudzījis, kamēr jūs sakiet vārdus izbesījies. Tāpat jūs varētu arī attiecināt uz savu iekšējo līdzsvaru cī, kad sauksiet šo šādi. Jūso šis augstākās apziņas cī mājo vienmēr, vairāk vai mazāk. Caur šo augstāko apziņas cī, ja jūs variet redzēt, atrast harmoniju sevī, jūs variet šo augstāko apziņas cī vēl un vēl vairāk sevi uzņemt, ielaist un saplūst ar šo augstāko apziņas cī. Absolūti augstākās apziņas cī paņem sevī visu, gan matērisko cī apēd, gan šo te, jūs sauciet, zemes cī apēd, gan šo uguns ierošinošo cī apēd. Viņš paņem to sevī un pilnībā var transformēt, lai veidot absolūto balansu, ja tā varētu teikt. Jūs to teiktu arī absolūto pilnību, ja tā varētu teikt. Varētu arī teikt, ka absolūtā pilnība ir šo 3 elementu, 4 elementu absolūtais balans, absolūtā ķimiskā nostāšanās, absolūtais enerģijas stāvoklis, kurš nav sašķīlies, kurš nav sadalījies, kā tas jūs pasaulē ir, jūs varētu teikt, caur prizmu nodalījies.
te kaut kur ir šī te zemes piesūcinātais, te kaut kur ir matēriskais, te kaut kur ir gaismiskais šis te mirdzošais cī. Kad tās visas 3 daļas saplūs kopā, veidojās, jūs varat teikt, 4. Tas varbūt 4. ir apziņas stāvoklis, ja tā varētu teikt. Jūs pasaulē, kurpnieku pasaulē, uguns pasaulē, matērijas pasaulē šis apziņas stāvoklis kā kvalitāte ir ļoti, ļoti maz. Ļoti maz. Jūs neesiet augstākās apziņas stāvokļu pasaulē. Jūs esat pasaulē, kur jums ir iespēja kontrolēt, apvienot, sadalīt šīs te enerģijas komponentes, ja tā varētu teikt. Vai tik tālu ir skaidrs, vai ir vēl jautājumi? Vai kaut kas šovakar ir kļūst skaidrāks? Sanāk tā, ja ir disbalans ķermenī, tad rodās slimības, ja? Šo elementu. Tas jautājums būtu vairāk atkarīgs, ko jūs teiktu par slimībām, bet disbalans veido saknes, no kurām slimības var izaugt. Atbild būtu jā. Kaut kādā formā no tā, ko jūs vaicāt, pamata atbilde tāpat aizgrieztos uz atbildi jā. Tik tālu mēs jums varam pateikt. Bet par slimībām. Slimības, kuras jūs paši radiet, ir slimības, kas lēnām un lēnām attīstās. Tās var būt gan depresivitātes, tās var būt gan, piemēram, ko jūs sauciet par mazasinību, tas var būt, piemēram, kā jūs sauciet arī par ķermena vājumu un disfunkcijām. Tās ir lietas, kuras jūs paši esat attīstījuši, veidojuši, neievērojot, nesakojot šim te cī līdzsvaram. Tas būtu, jūs esat, piemēram, ārkārtīgi daudz sevi nezināma, zināma apstākļu dēļ, kultivējuši, akumulējuši šo te zemes cī piesūcināto, piemēram, ēdot tikai saldētus ēdienus vai jau sen ilgi mētājušos stāvošus ēdienus, vai neesat ņēmuši dzīvē neko svaigu, ārkārtīgi daudz ēduši, jūs sevī kultivējiet tādu kā nosēdošu depresivitātes, toņa, neomalīguma, slinkuma omu ļoti ilgi. Kā rezultātā tas kaut kā sāk vēlāk atspoguļoties jūsu ķermenī, līdz brīdim, kad jūs nonākat vienkārši pie slēdziena, kad man tas viss ir piegriezies, man dzīvē gribās kaut ko mainīties, kad šis pats jau ķermenis, jūs pats sev signalizējat, ka šī enerģiskais līdzsvars, harmonija, disharmonija, kurpniekam tās šņoras ir apnikušas, jādara dzīvē kaut kas cits. Lai tikai saglabātu, ierosinātu, mēs vēlamies teikt saglabāt dzīvības formu, bet drīzāk ierosinātu pārmaiņas, lai saglabātu savu atgriezto to stāvokli atpakaļ, ja tā varētu teikt. Atvainojamies, kad nedaudz saputrojāmies. Mēs tagad dzīvojam tādā posmā, kur viss ārā ir sasals. Nā, muļķības. Muļķības. Viss ārā ir sasals, atvadojas. Sniegs taču jums ir loģiski. Sniegu jūs ēdot, jūs uzņemsiet arī šo starojošo cī. Atgādinu vēlreiz. Starojošais, plūstošais cī ir visapkārt. Viņš ir ļoti garšīgs. Viņš ir visapkārt. Tātad, ko jūs dariet? Jūs nopulciet svaigu augu apēdiet, jūs svaigu koka mizu, jūs skuju, jūs sniegu, jūs apēdiet. Vau, cik interesanti. Kaut kādas dzīvības tonas uzsitās uz augšu. Otrs variants, jūs salasiet, ienesiet pagrabā, noglabājiet, ienesiet leduskapī, pēc gada kaut kad paņemsim. Tas cī jau ir aizgājis projām. Tad jūs kaut ko teicāt, kaut kas sanāk. Jā. Ja mēs varētu iziet ārā, mēs jūs ar sniegu izārstētu ļoti ātri. Jūs sauciet to par, kā jūs sakāt, jums ir, pagaidiet. Jūs taču neesat kalēja laikmets, ko jūs te melojiet? Jūs esat taču kaut kāds 2100. Gads. Kāds jums? Jūs taču esat... Kalēji bērni nereizi veseli rokā nav turējuši. Mēs maz zinām. Jums taču ir, pagaidiet.
Jums katram kabatās, jums katram kabatās ir telefoni, jums mājās katram ir datora kastes, jums ir riņķī antēnas, jums brauc pretī mašīnas, uz ielas ir apgaismojumi, viss ir ārkārtīgi piesātināts ar transformētu magnētisko lauku, kas arī nes sevi transformētu šito te, kas viņš, tas pat vairs nav tas uguni ierosinošais cī ārā. Anyway, tas ir tas pats. Tas ir tieši tas pats, bet jums ir viena lieta, kas jāņem vērā. Būdami šo te magnētisko lauku kontrolētu elektroenerģijas plūsmu, elektroierīču plūsmu, arī braucam pretī šo mašīnu plūsmu, kur ir šī te magnētiskā lauka starojums pret jumsīm, ietvaros, jums ir ārkārtīgi veidojas šī te kvalitāte, ko jūs sauciet par šaustīšanos. Apjukumu, šaustīšanos, nesaprašanos, ķermeņa neizskaidrotu ķermeņa neizskaidrotu amnēzisku savu plānu un dzīves redzējumu veidošanos. Ārprāts, kā to vispār iztulkot? Respektīvi, brīdī, kad apmulsums. Jā, kardioloģisks apmulsums. Vai tā būtu pareizi? Saprotams ir. Nē, nevis kardioloģisks. Tūlīt tas vārds kaut kad šeit jāatnāk. Neiroloģiski. Hronisks. Jā, jūs esat taču modernajā laikmetā. Jums neviens neizmantoja tādu vārdu. Starp divām priedēm nezinu, ko izvēlēties. Vai priekšā akmens nezinu, kā pāri tikt. Tik traki vēl nav. Dumšs kā zirgs, kurš nezinu, kur iet. Tas ir vienkārši un saprotami. Bet jums ir sarežģītāk izskaidrot šo, balsoties uz to vārdu krājumu, kas pieejams. Hroniskais apjukums. Hroniskais nesaprokojums. Klīniski pierādīts, apstiprināts, neapšaubāms, certificēts, ārēju apstākļu iespaidots, neārstējams, hroniskais apstulbums, apjukums. Zinātniski nav atrasti veidi, kā ar zāļu palīdzību hronisku apjukumu ārstēt. Mēs turpināsim, mēs centīsimies, un būs kādi jaunumi, mēs jums visus informēsim. Šis laikmets, ko jūs sauciet, ir hroniskais apjukums, vai, kā varētu teikt, arī savos vārdos, jūsu pieejamākās, jums vienkārši saprotams apstulbums. Laikos iepriekšējos bija nedaudz viss vienkāršāk izskaidrojamāks, un arī viss bija nedaudz vienkāršāk. Nesit augstu tēraudu. Tik vien. Kā var apjukt starp divām priedēm stāvot, kā var bīstīties, netikt pāri akmenim, kuram var apiet riņķī. Atgriezīsimies pie jūsu sarunas tēmas cī. Jums bija jautājumi? Par šo telpu bija jautājums. Par cī vai vēl vienu jautājumu? Tā jūs pa cī varētu prasīt, mēs klausamies. Kā var sevi sajust, kurš ir vairāk, kurš ir mazāk, lai to harmoniju varētu dabūt? Ok. Vai tu esi noguris? Tagad nāk vakars. Tu esi noguris. Gribas gulēt. Tu esi noguris. Tad, kad jūsu ķermenis aizies dziļā miega stāvoklī, ļoti, ļoti dziļā miega stāvoklī, iedomājieties tagad, lai pateiktu jums mūsu, man laikmeta dzīve bija pavisam atšķirīga. Degoša svecīte, ciet
deķīša gultiņa. Šī te gulēšanas process šajā siltajā sveču gaismiņā veido tādu patīkamu atslābumu par šo jauko dienu, ko es pavadīju pastaigā, par šo jauko priežu smaržu, par šo jauko dabu, kas riņķī, par šo cīku, kas ir visapkārt un silto saules gaismu, pateicība patīkama, ar atslābumu ķermenis iemieg, un šajā vakarā, šajā nakts laikā notiek ļoti dziļa, teiksim tā, elpošana, kas šo piesūcināto zemes cī sāk uzņemt. Respektīvi, jūsu ķermenis, viņš aiziet tādā, kā jūs teikt, bezapziņas stāvoklī, caur kuru jūs pārtrauciet šo iekšējo degšanu, šis degšanas process atslābinās, un šīs zemes cī sāk piepildīties visu jūsu ķermeni, un nākošā dienā jūs esat degšanas pilns. Jums ir tik daudz tērauds sagatavots degšanai, salikts rindiņā, ka jūs varētu tik piešķilt to krāsni un dziedādams notiktos. Tātad, vai jūs jūtat sevi stāvoklī gandarījuma, patīkuma, salda atslābuma, labi pēduši stāvoklī? Tā jūs teiktu, jums ir ļoti labi uzņemts šis te piesūcinātais cī. Sauksim viņu par zemes cī, bet arī tā nebūtu tā, kā mēs vēlamies to pateikt. Miglainais zemes cī. Sauksim to tā, tas būtu uz to pusi, bet ne tādos vārdos, kādu mēs vēlētos. Šī labsajūta jums ir labā stāvoklī. Ja jūs jūtaties saguris, vai jau noguris, vai jau uz miegu pusējoši, jūs uguns degšana vairs nav pietiekamā kapacitātē. Jūs diez vai uzņemsiet saldā miegā pietiekoši daudz miglaino šo te cī, zemes cī, un jūs diez vai rīt piešķilsieties labā sajūtā, un diez vai tā krāsnes labi degs un labi kvēlos tērauds. Tātad, kā atgriezties pie šī pamata, ir vienkārši pirms gulētiešanas, ka jūs ejat gulēt, dziļi elpot, atslābināties, ielpot, izelpot dziļāk, sataustīt silto deķīti, sataustīt sevi, pasmaidīt sev, pasmaidīt saulītei, atslābināt, saldi iemigt, pamosties netraucēti, saldi pamosties, iekustēties. Tādā būtu tāds stāvoklis, kā jūs šo miglaino zemes cī ļoti harmoniskā veidā uzņemtu. Ja viņš ir deficītā, ka jums ir ilgstošs nogurums, jūs tiešām variet aiziet kā čabulīgajā krāsas telpā vai kā jūs pirts. Pirts ir ļoti moderns vārds. Turpat pirts. Nē. Čabulīgajā, siltajā, omulīgajā telpā. Jūs to arī teiktu vārdiem atpūsties. Jūs to teiktu ar vārdiem šādā veidā uzņemt zemes cī. Jūs teiktu arī šādā veidā uzņemt plūstošo miglaino enerģiju, kas ir visapkārt. Tātad, tagad mēs pateiksim vienu lietu, kas jums ir jāņem vērā. Tagad ļoti ieklausieties. Zemes cī īsti nav lieta, kur jūs varat vairāk uzņemt. Ļoti augsti treniņi un meistari apzinoties augstākās apziņas cī, spēja viņu tikai tad vairāk uzņemt. Jūs nekad nebūsiet spējīgs zemes cī uzņemt pārpilnus, ātri un viegli, kamēr jūs nebūsiet izskolojuši augstākās apziņas cī ideju par absolūto balansu. To jūs ļoti iegaumējat. Līdz ar to, ko mēs gribam teikt, jums nav jācenšas uzņemt zemes cī. Tas nav jādara. Jums ir jānonāk stāvoklī, kur šis zemes cī pats pie jums ierodās, pats pie jums nāk. Tātad šie būtu tie čabulīgie, omulīgie, patīkamie stāvokļi, atslābināšanās, gulēšanās pie dabas, sauļošanās, gulēšanas pie dabas,
arī pastaigas. Arī mierīgi saslābinošas pastaigas dabā būtu tas pats cī uzņemšana. Respektīvi, ko mēs vēlamies pateikt? Zemes cī ir kā mačalka, ir kā ūdens mačalkā, kas lēnām piesūcinās. Ja jūs esat zemes cī deficītā, jums vienkārši ir jāatslābinās, lai viņš pats uzsūcās. Varbūt šajā vakarā mums būs iespēja jums padalīt, kā panākt, lai viņš ātrāk uzsūcās vai kontrolētāk, bet mēs vēlamies jums vienkārši atgādināt, ka tikai izskolojot augstāko apziņas cī, jums būs iespēja arī izprast un šo zemes cī uzņemt, kontrolēt, drīzāk tā kontrolēt. Kontrolēt būtu pareizāks vārds. Kas notiek, kad mēs nomirstam, kur aiziet tie cī? Šī būtu tā sadaļa, ko es sauktu augstākās apziņas cī, bet jūs pats ar šo te mirdzošo uguns cī dodieties prom no šīs pasaules, šīs zemes cī, šis miglēnais cī neiet jums līdzi, jūs šī augstākā apziņas cī ar visu jūsu uguns cī paņems jūs mājās, un jūs tiksiet izspiest ārā no šīs zemes cī, kā tāds. Tagad jūs esat gaisa burbuli dziļi ūdeni ielikuši, un tad viņš izsprāgst ārā, ja tā varētu teikt, uz augšu, ja tā varētu teikt. Tas būtu veids, kā atlaižās cī, kā izlaižās cī no šīs te pasaules. Ja tā atbild nodara, vai ko jūs domājat, varbūt jūs domājat kaut ko citu? Kā tie elektromagnetiskie visi torņi iespaido mūsu cī un kā mēs varam no viņiem? Jums vienkārši jāpierod pie tā, ka jūs, principā, esat vairāk apjukuši, apmulsuši, un jūs pat variet diezgan ilgi sēdēt starp 4 sienām savā betona ēkās un cietinātās ēkās. Un visu laiku būtu stāvoklī, starp kuru jūs nevarat izvēlēties ne balts, ne melns. Ko tad nē? Kāpēc nē? Un šī stāvoklī tas sauktos paaugstināts depresivitātes stāvoklis. Jūsu valodās pat ir ļoti modernizēti, viņš tur ar daudz rindiņām nosaukts. Tā problēma, kas notiekās, kad jūs esat un jūs nespējiet sev pārliecināt, vienkārši iet ārā pie dabas, kustēties, darboties, vienkārši ievietot sevi jebkādā rīcībā, kustībā, skaidrībā par savu rīcību. Es darīšu šādi, es iešu tur, es daru to, darīsim tā. Jūs sevi, ja ilgstoši atrodaties tā stāvoklī, jūs sevi kultivējat ļoti daudz šo zemes cī, jūs viņu kultivējat, jūs neierosiniet uguni, jūs neierosiniet transformāciju, jūs neierosiniet rīcību. Šīs te zemes cī sāk veidoties pārpildīti, blīvāks, kā rezultātā viņš sāk matērisks palikt, enerģija sāk palikt blīvāk, viņš sāk palikt matēriskāk, jūs paliekat smagāks, lēnāks, grūtāks, sāpīgāks, ciešana pilnāks un nezināt, ko darīt un tā. Un jūs pat nevariet to krāsni vairāk iekurināt, ja jums nav kur degt tam visam. Tad, ja jautājums ir, kā tikt ar to galā, kā tikt tam pāri, ir tikai rīcība un svaigi augļi un svaigais cī, kas ir dabā visur apkārt. Mirdzošais svaigais cī, kas ir dabā un visur apkārt. Vai tas nodara? Vai tas palīdz atbildēt jautājumu? Balsoties uz šo sēdošo, es teiktu, bišķīt pat daudz cepti ēdieni. Bišķīt pa maz svaigais gaiss. Ļoti pa maz miegs. Miegs var konvertēties, ja ir pastiprinātāk, daudzāk meditācija. Tā kā tas varbūt ir šādā daudzumā. Miega deficīts šādā, cepts. Aiziet uz vēders, sāpi zemāk. Tas aiziet uz cī neplūšanu starp drīzāk uz kājām. Daudz tas cī.
Ko ieteikt? Pavisam vienkārši. Basām kājām dziļā meža takā purvus brīzdams. Mežus bradājot. Vai ir kaut kādi tādi dzejoļi dzirdēti? Svaigi. Jā. Kanibālisms varbūt nē. Nu jā, krāsaināk padarīt. Nu jā, sapratīs. Bet turpinot par cīm. Vai ir jums vēl šie jautājumi, kurus jūs vēlētos izskatīt šobrīd šeit? Jo mēs jums dodam iespēju, kur varbūt vismaz ne ar mums, diez vai jūsu laikā dzīvēs mēs spētu atkārtot šo sarunu tieši mums ar jums. Vai jums ir vēl kādi jautājumi šim vakaram? Tā. Kā šie starojumi, kas ir šajā telpā, iespaido mūsu dzīvi? Vai Jūs domājat tieši starojumi, kas nāk no labā kreisā un nedaudz no pretējiem? Jā. Mēs izskaidrosim nedaudz, bet jums ir vēl viens jautājums? Nē. Un jūs vēl gribētu kaut ko vaicāt? Jo šis ir pusjautājums. Mums bija uz šī jautājuma bāzes jūs gribētu kaut ko citu uzzināt. Ko jūs gribētu uzzināt? Par šitiem starojumiem. Jā, un ko jūs gribat uzzināt ar to? Tas ir tā kā Kā plīvurīti paņem viņu krata, bet kas ir tā būtība? Mēs esam, kā mūsu laikos, kad saimniece vēl neprecēta paņem savu lakatiņu un šādi pār galdu noplivina. Tas mājiens ir, kad es gribu, lai mani izprats kāds no šiem. Un tad apmēram šis jautājums bija šāds. Labi, kā šie starojumi iespaido mūsu cilvēku ķermeņa čī, jebkuru no viņiem? Labi. Aha. Atšķirībā pieņemsim varbūt no tiem elektromagnētiem. Okay. Mēs paskatīsimies tad iepriekš varbūt līdz galam neatbildētu jautājumu par elektromagnētiskā lauka starojumiem, tas nosēdumus, neizlēmībuma, hroniskais apdumjums, neizlēmība. Tātad. Mūsu laikā cilvēki mira no pārstrādāšanās. Mūsu laikā. Sirds neizturēja, spēka izsīkums, vairs netiek līdz darbiem. Diezgan agri. Jūsu laikā no slinkuma, no nedarīšanas, lai cik tas seriāli nebūtu, lai cik tas dīvai nebūtu, no nedarīšanas vairāk. Un mēs ar to domājam savādāk. Ne jau no tā, ka jūs neko nedariet, bet tāpēc, ka jūs neko nevariet izlemt. Un ne jau jūs vienkārši globāli jāsalīdzina enerģijas, jo jums šis apmulsums, apdumjums ļoti nosēžās, ievelkās, iesēžās, jūs kļūstat neizlēmīgi, jūs teiktu nabadzīgi, bet jums viss ir, un tā tālāk. Jūs kļūstat tā kā tāda mīkla, ko pa sienām var smērēt, un nekas īsti nenotiekās, ja tā varētu teikt. Mīkla, maizes mīkla, ļoti viegli saprotams. Tas būtu tās sekas cēlonim, kas būtu nemitīgi rezonējoši magnētiskie lauki visapkārt. Nemitīgi rezonējoši magnētiskie lauki visapkārt. Daba, koki, meži, takas, avoti, ūdeņa kalni, lai arī viņi tomēr iespaidojās no magnētiskā lauka spēcīgām svārstībām, vibrācijām, rezonēšanās, tomēr viņi ir skaļāki, viņi ir stiprāki, viņi tāpat caurstrāvos un tāpat var atgriezt jūsos atpakaļ šo skaidrību, šo saprātību, šo virzību, šo skaidro prātu un tam līdzīgi. Tātad, tagad mēs esam šeit, šī vietā pie kas tie tādi ir ekrāni, datortehnoloģijas. Tas pat nav dator, ne, ir gan. Ir vai nav, ir nav. Nu, tas nav dators, tas nav tā. Ļoti
to, ko mēs teiktu, atvainojamies. Viens ir, ko jūs teikt, kāds iespēdo mūsu organismu, jūsu organismu. Otrs ir, kāds iespēdo jūsu enerģiju. Tas būtu šīs cī izmaiņas. Uz cī bāzes, šeit būdam, šeit sajūtot, mēs teiktu, jūs kļūtu atslābinātāki, mierīgāki, ir uzņemta ļoti dīvaina satura sajaukums ar zemes un šo uguns ierosinošanu dzīvības cī. Tīri teorētiski, ja jūs viņu uzņemtu pietiekamā daudzumā, jūsos vajadzētu ieviesties nelielai izpratnei, skaidrībai par to es darīšu šādi, vai par to es rīkošos šādi, jo viņš, ja mēs tā teikt, kā mēs redzam, veido tādu maigi, miglainu, regulētu, cī, sajaukt, tā kā maigi regulētu, kontrolētu cī, tas būtu. Iedomājieties, mēs teicām sākumā, uguns ierošināsies cī, kurš slīst ar logu stikliņiem, liels smuks lāsītis, kurš ir ļoti daudz koncentrēts augļos, lielās smukās lāsīties, kur jūs apēdiet, un šis ļoti labi ierosina uguns cī jūsos transformāciju kustībā un tā tālāk. Šī gadījumā būtu tas pats, ka šis cī ir tā kā cauri sietiņam izlaists, tā kā cauri dzirnaviņām viņš kļūst ļoti mikroskopiski, miglaini, lāsainisks, maziņš, un līdz ar to viņš vienkārši ir kā tādā miglas laukā, jūs šādā atrodaties nelielā cī miglas lauciņā, kas jūs nedaudz apstaro, piesūcina, un vienkārši lēnām ierosina skaidrību, rīcību, dinamiku jūsu dzīvēs, atcerēšanos nelielu, man tas jādara tas, kā bija aizmirsts un tam līdzīgi. Respektīvi, jūs teikt, ierosina jūsu, tā teiksim, skaidrāku redzējumu, nedaudz šo amnēzisko, hronisko apdumjumu, nedaudz noņem nost. Ilgu laiku iedarbojās. Viņš tā kā, ņem laika līniju, kādu dienas, viņš ir vai mēnešus, viņš ilgi tā kā. Mēs pat teiktu šādi. Labi, ka viņš tur fonā jūsos ir, risināsies, būs nedaudz piesūcies. Pēc nedēļas, pēc 2, ja jūs būsiet stāvoklī, pēc 3 dienām, pēc dienas, kur jūs varat vienkārši pasēdēt un būt mierīgi, tad vienkārši tā informācija uzņemtā ierosināsies skaidrā rīcībā, ko vajadzētu darīt un kustēties. Tad, ja mēs tā teiktu, uz tādas kopistiskās fonas, kā mēs to šobrīd redzam, datoriskā tehnoloģija tiek izmantota, lai radītu nosēdošu cī jūsos, kas pēc tam ierosināsies rīcībās, kustībās, skaidrīgumā, darbīgumā, kas arī ir dziedzinošs pasākums jūsu tām pārējām magnētiskā lauka tehnoloģijām, kas ir jums riņķī, kas vienkārši ierosina negluži ierosina cī, kas var veicināt neizlēmību apdumjumu. Piemēram, ja jūs ilgi nostrādātu, atrastos sēdētu, piemēram, vidē, kur jūs esat tā kā jūsu valodā saucās modernajā laikmetā biroja vidē, biroja vidē. Jūs vienkārši atnāk mājās un jūs negribētu neko domāt, nekas neinteresē, nekas nepatīk, un varbūt pat nedēļa tāds būtu. Jūs esat kārtīgi, labi dabūjusi apstarojošo hronisko apdumjumu. Tas būtu tas stāvoklis, tas būtu tā vide, tas būtu tas rezultāts šim te magnētiskā lauka milzīgai miedarbībai, piemēram. Staroja miedarbībai uz jums. Tad, ja atrodaties šeit, jūs, piemēram, teiktu, es gribu mājās pabūt viens, un pēc tam, un neviens nedarot, bet pēc tam jūs vienkārši ierosinātos sevi stāvoklī, kurā jūs gribētu kustēties, darboties, rīkoties, nedaudz iedzīvinot sevi. Mēs teiktu, tā kopējā fonistiskā noskaņa ir tomēr pozitīva, ierosinoši pozitīva, transformējoša, ja tā varētu teikt. Vai tas nodara? Jā. Labi. Kaut ko mēs šeit pa vienu ausi labo dzirdējām. Cī.
Mēs neesam pieskārušies vēl sarunai par augstāko apziņas cī, augstāku apziņas stāvokli cī. Neesam vēl tam pieskārušies vai par absolūto harmoniju cī. Absolūto harmoniju realizēšanas cī. Mēs neesam vēl tam pieskārušies. Pirms izskaņas, kad mēs šī tēmē sāksim pieskarties, vai jums, namdariem, kalējiem, kurpniekiem ir vēl kādi jautājumi? Man ir jautājums. Enerģija var izārstēt cilvēku. Tātad vēlreiz, vai enerģiju var izārstēt? Jā, cilvēku enerģija izārstē citu cilvēku. Tātad jūs uzdodat šo jautājumu tādā virzienā. Vai kalējs var izskalt otru cilvēka tēraudu? Var. Vai to vajag? Bet par cī. Vai piemēram, cī, ko jūs esat ieguvuši, mantojuši, uztrenējuši, iemācījušies, apguvuši, mantojuši no dabas, vai jūs varat viņu izmantot, lai otram cilvēkam palīdzētu sakārtot cī? Varat noteikti, jā. Jūs varat viņam sakārtot viņu cī. Bet cī bez augstākās apziņas harmoniskā izpratnes jūs nemācēsiet transformēt. Pamatā ir tā, ka cī ir lieta, ko pieskarsimies nedaudz augstāk apziņai. Cī ir lieta, ko apziņa rada, apziņa transformē, apziņa rada un apziņa noārda. Respektīvi, augstākais izpratnes cī ir radītājs, rada un noārda. Tātad, šī spēle uz šīs planētas ir radīt un noārdīt cī formas. Tātad cī, kas ir otrajā cilvēkā, faktiski var teikt, ir viņa paša radīts, vai viņa paša iztēle, vai viņa paša augstākās apziņas, vai, jūs teikt, dvēseles radīts. Viņš var atnākt, tas cī var atnākt no augstākās apziņas, vai viņš var būt, slimais cī, ja mēs tā teiktu, vai viņš var būt ceļam ejot, aizmirstoties par līdzsvaru radījies pats, tad to ir ļoti viegli pārveidot vai izstumt ārā, vai izlīdzināt, vai, jūs teiktu, izārstēt cī. Nevis ķermeni, bet cī. Vesels cī ātrāk vai vēlāk atspoguļosies veselā ķermenī. Apziņas radītu nevar transformēt. Apziņas radītu nevar izmainīt. Un nevajag viņu nemainīt, neizmainīt, jo viņš ir ārkārtīgi blīvs un piepildīts un neizmaināms ar šo te, ko es teiktu, enerģiju kā slimību. Vai tik tālu jums ir skaidrs? Vai tik tālu jūs tā kā sakojat, vai tik tālu jums interesēja? Vai jūs jau aizmirsāt? Vai jūs esat magnētiskā lauka iespaidā tagad? Apmulsumā. Nav brīnums. Man jautājums. Vai jūs vēlaties šo jautājumu paturpināt, vai jūs gribat pa citu grābekli staigāt? Jums ir jāvaicā. Mums ir vēl viens piemērs par plīvuriņu, ko mēs teicām. Ir arī tāds teiciens, jauna, bet tas atvainojamies, tas nav par jums. Jūs vienkārši caur sarunu izspēlējat tādas atmiņu ainas, ko mēs esam teikuši mūsu laikos, kā dzīves piemēru. Jauna vai vēl neprecēta meita kāpj pa ļoti sāpīgiem grābekļiem. Vai viņas grābekļi ir sāpīgāki, vai tie grābekļi, uz kuriem viņi uzkāp, ir sāpīgāki. Tas tā, jokam, bet turpini. Čī ir augu eteriskās eļļās? Tā tad augu eteriskās eļļas koncentrāti, jūs domājat? Jā. Augu eļļu koncentrāti.
Nē. Bet tur Nē. kas tur ir? Jo kaut kas tur ir. Tad nestāstiet šīs te pasaciņas, ka tur ir kaut kas labāks nekā tur, un tur nav kaut kas labāks nekā tur, un tikai īstais auglis ir tas, kurš ir dienvidos plūkts. Nestāstiet šitās te pasaciņas, rūdītam, kalējam, nepateiksi, ka cits uguns labāk deg. To tu nepateiksi un nekad neiestāstīsi. Kad kaimiņu uguns labāk deg, to jūs nevarat iestāstīt. Bet mēs varam arī pateikt kaut ko par ēteriskām eļļām. Aromaterapija vai kaut kas tāds. Arī ir, jā. Bet ēteriskām eļļām jau ir aromāts. Aromāts. Jā. Garša, Tātad jūs pa aromātiem vai pa... Ko jūs gribat darīt ar tām eļļām? Ko jūs gribat prasīt? Kā mēs varam? Es domāju, vienkārši alternatīvos veids, kā var vēl uzņemt čī. Un vai ēteriskās eļļas ir viens no tiem, kas ķermenim kaut ko mums dod? Varam šo kaltuvi ciet, slēdzam bodi. Šādi nevienu tēraudu mēs neizkalsim. Punkts. Kas ir aroma? Eļļas aroma neaizvedīs pie izpratnes par cī, neaizvedīs pie pamat izpratnes par cī. Pamatne izpratne par cī sākās ar krāsni, sākās ar kalšanu. Un mēs nedomājam, ka jums ir tagad jākal tērauds. Sākās ar to, kad patiesā cī būtība ir ārkārtīgi vienkārša un visur. Nav viens kaut kāds veids, kas ir tikai tas un tā tas darbojās. Nav neviens blakus veids. Palieciet pie šīs pamatu bāzes par to, ko mēs šovakar esam stāstījuši runājuši. Bet tagad pie spēcīgām smaržām, pie spēcīgiem aromātiem, kas ir šīs te, varētu teikt, ekstrakts no augu pasaules, kas ir uzglabāts, jūs teikt, eļļu veidā, lai jūs šo ekstraktu, šo koncentrātu iegūtu, pauošņāt, vai kā jūs to darīt, ar ko jūs viņu darīt. Viņš vienkārši transformē, pamaina šo piesūcināto zemes cī. Tas ir viss, ko viņš dara. Joprojām tas zemes cī, tik cik jums viņš ir, tik viņš ir, tik jūs viņu varat uzņemt, tik jūs viņu esat uzņēmuši. Ja jūs esiet tas, kuram zemes cī ir ārkārtīgi daudz, šīs aromātiskās tās spēcīgās smaržas jums liks izjust, transformēt sajust, izbaudīt daudz vairāk, daudz detalizētāk, iegūt tādu baudījumu šīm lietām. Bet arī spēcīgas garšas, spēcīgas smaržas, spēcīgas krāsas aktivizē arī cī. Garšas caur meridiānām, tāpat arī smaržas caur meridiānām, krāsas caur visu jūsu apkārtni. Tas būtu līdzīgi. Mēs nevēlamies pieskarties šai tēmai šodien, jo tā būtu ļoti gara tēma, bet mēs vienkārši atgādinātu tā, ka nekas nepalīdzēs jums uzņemt vairāk cī kontrolētāk ar savu apziņu, vairāk uzņemt cī, vairāk mantot cī no apkārtnes, kā augstākā apzināšanās, līdzsvara apzināšanās, kā mantojums, kā mācība, gan augstākā līdzsvara. Un mēs nedomājam augstākā līdzsvara, kā noiet pa dēli taisni, vai noiet pār laipiņai, neiekrītot upē. Ne tādā veidā. Cī kā savu emociju, sava fokusa, savu domu, savu stabilitāti, sava centra, augstāko balansa stāvokli, emocionālo ēdiena un varētu teikt ar vārdu stabilitāti, kā ķermeņa fiziskā stabilitāte, ka viņš ir stabils stāvošs, ērti stāvošs, ērti jūtošs. Mantojot šo te augstāko apziņas izpratni un balansa stāvokli, jūs mantosiet arī spēju, kontroli, kā regulēt šos balansus, lai vairāk šo cīju uzņemtu, vadītu, transformētu. Jūs gribat piemēru,
par kā pieredzējis kalējs kaļ karstu tēraudu. Jā. Pieredzējis kalējs un kurpnieks zin, ka cī mājo gan viņā, gan kurpē, gan tēraudā. Pieredzējis kalējs zin, kad kvēlojošs tērauds ir ļoti trausls uz cī. Un tenī brīdī, kad viņš ar veseri viņu kaļ, caur šiem apaviem uz augšu, caur roku un caur šo veseri, un sajūtot šo tēraudu, viņš ir iemācījies un prot izdarīt tā, ka tajā trieciena brīdī ir vairāk cī koncentrēts tieši tenī vietā. Un sitiena brīdī pietiek tikai vienu sitienu, ka tērauda stiens ir perfekti taisns. Un to, ko mēs vēlamies pateikt, kad jūs esat harmoniski radošs, augstākās apziņas izpratnes norūdīts, cī norūdīts, cī iepazinis, cī stāvokļus, savus stāvokļus, jūs sākiet arī to, ka jūs variet caur matēriju objektiem, caur dabu, caur dzīvo, sarunāties ar dabu, sarunāties ar dzīvo, lai veicinātu cī apmaiņu, caurplūšanu, jūs varat teikt arī tīru cī ēšanu, tīru cī stāvokli un dzīvīgumu stāvokli, tā varētu teikt. Un tad arī reizē arī pacelt jūsu dabas kvalitāti, dzīves kvalitāti un arī kopistiski jūsu iekšējo spēku un jūsu iekšējo stāvokli. Šis jautājums, vai vēlreiz, vai atbildi šo jautājumu jums nodara kaut kādā veidā? Jā. Paldies. Nu labi, vai ir vēl kāds jautājums? Man ir jautājums, es jūsu nesapratu, piemēram, ir tas pats nogurums, kur jūs stāstījāt. Jā. Vai to pie dabas iet un tajā pirtī iet, vai kaut kādā Jā. Tad jūs varētu palikt pie 3 ieteikumiem. Pirmais būtu labi izgulēties reizē ar svaigu gaisu. Tas būtu aiziet gulēt ar labi sālpotu svaigu gaisu. Otrais būt pie dabas tād, kad jūs tā kā nevis ieiet mežā un domājiet, ko jūs ēdīsiet rīt, vai kā jūs kalsiet parīt, vai kā visi šie neizkaltie tēraudi ir pagājuši manā laikā. Cilvēks, kurš domā par visiem neizskaltajiem vai visiem vēsturē izskaltajiem stieņiem, staigā ar caurām kurpēm. Jūs esat tā teicienu dzirdējis? Mūsu laikā tāds bija. Mūsu laikā tāds bija. Domājot par neizdarīto vai nepareizi izdarīto, nonāksiet pie caurām kurpēm. Ir tāds teiciens mūsu laikā bija. Tātad svaigs gaiss, dziļi izgulēties, čabulīgi izgulēties. Pie dabas būt laikā tagadnē, mežā pastaigāt tagadnē, saplūst ar dabu, parunāties ar kociņu, apķert kociņu, paņemt kādu ogu, sniegu pagraust. Būt dabā tā, ka piesūkt tas zemes piesūceklis jūs piepilda. Tas ir stāvoklis absolūts tagadnes atslābuma stāvoklis. Trešais ieteikums ir maigi silti ēdieni, kas būtu, redziet, mūsu ēdienu izvēle nebija tik piesātināta kā jums. Mūsu ēdienu bija pārsvarā tas, kas bija, to ēda. Un tad tas, kas bija, to ēda, ja tā bija maize, pārsvarā tā bija jau cieta. Tad, ja gribēja iegūt to atslābumu stāvokli, viņi vienkārši pamērcēja, pasildīja. Ja gribēja iegūt stiprāku stāvokli, tad viņi ar sāli pasildīja, pacepa. Tas bija vienīgais veids, kā īsti
nedaudz transformēt to cī sevī caur ēdienu. Un līdz ar to arī brīžos, kad jūs teiktu, ir tādas, kas saka, ķermeniskas saslimšanas, tad nebija jau arī baigās izvēles kā zāles, kas ir salasāmas, vielas, kas ir pārveidojamas, piemēram, miza, pārveidot sulā, pārveidot siltā dzērienā, pārveidot spēcīgā garšā, spēcīgā smaržā, sāļā, cietā, lai šo cī nedaudz transformētu, piepildītu vairāk, lai uzpildītu viņu vairāk nedaudz. Un jāsaka godīgi, nevienmēr tas nostrādāja. Un tāpēc mūsu laikos ir un joprojām ir bijušas tendences nenonāc stāvoklī līdz cauriem apaviem. Jau laicīgi pārbaudi savus apavus pirms dodies tur ārā. Pārbaudi viņus vienkārši. Tas būtu, ja attiecās uz cilvēcisko dzīvi, pārbaudi, vai tu jūties piepildīts, izgulējies un veselīgs pirms dodies augstā laikā ārā, vai tik daudz ir saprotams. Vai tie ieteikumi ir arī saprotami? Jā. 3. Tavs ieteikums būtu tad vienkārši nedomāt tik daudz par vienkāršiem darbiem, izgulēties dziļāk, vairāk, lai tās piesūšanās atkal atjaunojās zem cī un vienkārši būt nedaudz patiesākam pret citiem, priecīgākam pret citiem. Kā jau nekas tāds traks, ko nevar ieteikt vienkārši tie vārdi, ko mēs pateicām. Atvainojamies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Mēs dodam jums vēl nedaudz šai sarunai, jo mums liekas, Ir jautājums. ka ir jautājumi. Saule un mēnesis izstaro cī? Jā. Tūlīt. Mums ir ļoti grūti atrast piemērot, jo patiesībā uguns ierosinošais cī nav īsti saules ierosināts. Viņš ir saules atnests. Saule veicina virzību, kustību šim cī. Mēnesis, cevišķi pilnmēnesi vai blīvie mēneši stāvokļi, viņi tā kā to uguns ierosinošo cī nedaudz apslāpē vai pavirza, bet mēnesis, pilnmēnesis stāvokļi būtu stāvokļi, kuros, ja arī kaut ko dariet vienkārši uzmanīgi un piesardzīgi. Dariet to ievērot vēlāk, jo veidojas nedaudz nekontrolētas rīcības, kustības, arī domas. Līdz ar to diez vai tu gribi kaltu, karstu, baltu, kvēlojošu tēraudu brīdī, kad varbūt roka var paslīdēt un uzgāzt ūdeni virsū. Distributē cī plūsmu. Nevis distributē, bet iespaido. Iespaido. Lai paliek iespaido. Vai tas kaut kādā veidā jums bija vajadzīgs, vai jūs gribējāt to vaicāt? Vai... No saules tad ir uzturoties vairāk saulē. Mēs saņemam vairāk dzīvi, jo saule piegādā. Tieši noderīgi. Jūs varētu tā teikt, jā. Uz saule būtu, ja mēs teiktu, sauli kā cī elementu īsti nevajadzētu uzskaitīt, kā cī elementu izpratnē par absolūto līdzsvaru. Sauli varētu vairāk pietuvināt idejai par augstāko apziņas stāvokli, kas būtu virziens domāšanai, virziens pilnveidošanai. Tas būtu kā atgādinātājs individuāli par augstāko apziņas cī.
Tas arī būtu tas, ko mēs vēlamies pateikt. Neliels ierosinātājs, neliels virzītājs uz augstākās apziņas cī. Tad saule vai uguni ierosinošais cī vai mirdzošo gaismisko cī visapkārt? Nē. Saule kā augstākās apziņas ierosinātājs? Jā. Saule kā zemes piesūcošais cī? Nē. Vai tas varbūt nodara nedaudz labāk? Varbūt nodara, varbūt nē. Vai ir jautājumi? Man viens jautājums. Tas pranda, man sāpo kādus, nezinu, tur pusgadu, tas ir saistīts to cīņu, ar to nogurumu, jā? Tu es teiktu, domāšana. Kas būtu jādara? Nē, to, ko jūs teicāt. Jā, papildus var paņemt vienkārši ūdeni, vienkārši siltu ūdeni nedaudz vairāk. Zemes cī vairāk izlīdzināsies par visu ķermeni, piesūksies par visu ķermeni. Dzert siltu ūdeni. Jā, vienkārši krūzes siltu ūdeni. Nav baigi lielā māksla. Varat arī siltu spilvenu kādreiz izmantot. Nav sarežģīti. Kā atšķirās silts ūdens no augsta ūdens priekš ķermeņa? Atslābinošāks vienkārši. Atslābinošāks, jā. Labi. Jūs esat diezgan daudz tādā kā klusā stāvoklī. Tēmai, ko mēs varētu uz izskaņu tad iebilst jums, padalīties, pastāstīt augstākās apziņas cī stāvokli. Vai tas jums interesē? Jā. Mēs paskatīsimies uz šo no tādas puses, kad šī veiksmīgā procesa rezultātā, kurā notiek šī sauktiek to par degšanu jūsos, šī cī veiksmīgā krāsnes kuršanos jūsos, šo enerģiju transformēšanās, satikšanās, rīvēšanās, izreaģēšana, dod jums ķermenim dzīvību. Tad pats šis dzīvības avots ir šo te kontrolētas enerģijas plūsmas degšana, ja tā varētu teikt. Kontrolēta degšana, šī te krāsnes, par ko mēs runājam. Kalējs ir šis krāsnes kontrolētājs, kas esat jūs, kas skatās, kas palīdz, kas nepalīdz, kas notiek, izdara tā, kas notiek, izdara šādi. Veiksmīgu procesu rezultātā kalējs ir pārticis cilvēks, darbīgs cilvēks, un šis veiksmīgais process, ko viņš sauc par dedzināšanu, viņam dod iespēju pieredzēt, iegūt skaistu dzīves pieredzi, doties ceļojumos, izprecēties, satikt jaukus apstākļus, jaukus dzīves notikumus, pieredzēt. Tas viss ir rezultāts veiksmīgam kalējam, kurš ir mantojis līdzsvaru par šo cī līdzsvaru. Ja tā varētu teikt. Senās grāmatās, kuras man ir bijis iespēja pašķirstīt, mīloja teikt tā, kad tu plūdz augļus, tad, kad tu esi sasniedzis līdzsvaru, absolūto līdzsvaru. Un šajās grāmatās bija tāds zīmējums,
paņemsim, uzbursim šo ainu kopā, varbūt jums tas noderēs. Kurpnieks sniedz roku kokam, lai plūktu ābolu, bet šo ābolu dod dievība viņam rokās. Un, respektīvi, viņš plūc ābolu, bet faktiski viņš neplūc ābolu, viņam augstākā dievība to iedod rokās. Kas būtu, ka tu plūc augļus tad, kad tu esi mantojis absolūto līdzsvaru, un tādējādi tu pamani to, kad augstākā apziņa ir tā, kas dod tev šīs augļu pieredzes, šīs jaukās pieredzes. Kad tu pamani arī to, ka dzīve vada tevi caur šīm pieredzēm. Kad tu pamani to, kad, kā jūs to pateiktu, vai jūs esat savā dzīvē pamanījuši tā, kad kaut kādos brīžos liekas, kad kāds tev ir palīdzējis to izdarīt. Kad kāds neredzams, nebūdams klāt, tev ir palīdzējis panākt, lai tu būtu tieši šeit, vai tur un tagad, vai kā jūs to sakat. Jā. Tad, būdams mantojis šo izpratni par labu kalēju, kurinātāju, jūs mantojiet arī acis plūkt pieredzes augļus. Jūs mantojiet arī iespēju plūkt šos augstākās apziņas augļus. Šie pamanīšanas brīži, un to būs ļoti grūti izstāstīt, un to būs ļoti grūti saprast, mēs neapšaubām, to zinām, ir brīži, kad šī augstākā apziņa uz jums paskatās, ka šī augstākā apziņa jūs pieņem, ka šī augstākā apziņa jums dod šīs dāvanas un šo pieredžu dāvanas. Un tagad neharmonisks cī novad pie caurām kurpēm, neveselības, nabadzības, tā būs nepārtikumība. Pie kalēja, kuram krāsas nekūp, pie pārāk cieta tērauda, pie pārāk laba kaimiņa, kuram vienmēr deg labāk. Absolūtais harmonijas cī ved pie augļiem, ja tā varētu teikt. Šie te augstākās apziņas dāvājumi, šie te augļi ir patiesībā absolūti perfekts degšanas rezultāts. Cī. Kas caurstrāvo uz āru, kas caurstrāvo jūsos, šīs augstākās apziņas to absolūto cī apvienojumu. Mēs nevācēsim to mums tā viegli pateikt šobrīd šeit. Paver debesu vārtus, ja tā varētu teikt vienkāršāk. Paver aizskarus, paver durvis, paver sauli, jūs ietat pa sauli, paver saules gaismu, kas ir simbols augstākā apziņas stāvoklim. Paver pasauli vaļā, paver izpratni, paver intelektu, paver dievību. Mums nav vārdi, kas to varētu teikt. Šis ir rezultāts, ko visbiežāk manto 30, 40 dzīves otrajos gados, kad jūs esiet gan apzinājies, kas rada sāpes, kas rada diskomfortu, kas rada nogurumu, ka jūs apzinājies apstākļus, ka jūs apzinājies savu stāvokli, ka jūs apzinājaties likumsakarības sevī apkārtojošā, ka jums vairāk nav skatieties vēlreiz. Ja jūs savu iekšējo degšanas procesu cī balansus nepareizi regulējiet, krāsnes dūmos tik ļoti, ka jūs visi istabu būs dūmos un jūs neko neredzēsiet. Jūs pat neredzēsiet, kā iesākt darbus, kā viņus pabeigt, kur vispār viņi ir. Tad harmonija sevī rada arī skaidrību ikdienā, rada ceļu, lai jūs varētu iziet ārā no savas darba vietas,
šīs te kaltuves, lai plūktu augļus, kas ir visapkārt. Tad tas būtu tāds tēlains ieskats absolūti augstākajā apziņas cī stāvoklī. Vai tas nodara kaut kādā veidā? Jā. Un tad vēlreiz, brīdī, kad jūs mantosiet aiziešanu vai, kā jūs sakiet, nomiršanu, nebūs vairs vajadzība harmonizēt krāsnes degšanu. Šis augstākais apziņas stāvoklis būs jūsu jaunā pasaule. Šis apziņas augstākais stāvoklis būs jūsu jaunā pasaule. Un par to ir vesela cita lapa grāmatā, un par to ir jauna grāmata. Un tā ir arī neliela atslēga, lai mēs gribam teikt anglisku vārdu masterotu cī, lai būtu par absolūtu cī masteru, vai kā jūs sauktu, ir arī rakstīts zen masteru, kas būtu absolūts stāvoklis, līdzsvars, iekšējais balans cī, kas būtu šī te atslēga, ka jūs esat tā kā jūs tiešām nozīmē pilnveidojuši cī sevī. Tas būtu tas plūkt augļus augstākās apziņas formas dāvātos. Tagad mēs nedaudz vēl izskaņā pieskarsimies līdzsvarošanai, lai neatstāju šo tēmu nepabeigtu. Augstākās apziņas cī mostās saules pinumā. Tas ir veiksmīgas degšanas rezultāts, tas ir veiksmīgas transformēšanās rezultāts. Viņš jūtās dažādi, kad viņš sāk mosties. Viņš jūtās apmēram tā, ka tā kā jūs apēdat ļoti garšīgu saldu augli, ka jums liekas, jums pilnīgi tauriņu vēdera aiziet. Tad šis cī harmoniskā vidē ļoti labi sadeg, ļoti labi transformējās, ļoti labi iedzīvinās. Viņš pilnīgi var likties, ka jums sāks skanēt garša jūsos iekšā. Līdzīgi ir kā mīlestība, kad jūs vēl neprecētai, vēl nekāpušai uz grābekļiem, nekāpušam arī. Nebūtu, mēs neuzsveram tikai uz jums vienīgo cilvēku. Kad jums ir šī cī tik skaisti, tik jauki deg, kad ķermenis ir tauriņos un šis sauspinums griežās un virmo viss, kad notiek perfekta degšana, ja tā varētu teikt. Un šajā stāvoklī nenosakāmi no jūsu gadiem, nenosakāmi no jūsu daudzuma. Šis cī degšanas process ļoti dzīvi mostās. Viņš var veidot jūsos izjūtu uz gaismu, viņš var veidot jūsu izjūtu uz skaņu, viņš var veidot jums izjūtu tā, ka jums šķiet, ka pa rokām pilnīgi liesmas aiziet, neredzamas, ka pa pēdām un pa mugurkaulu uz augšu liesmas aiziet, neredzamas, redzamas, jūtamas, ka šis cī sāk transformēties un absolūti degt, absolūti harmonisks. Un ja jūs paņemat kādu augli vai padzērties kādu, kam ir, piemēram, ka jūs tā kā bumbieru, paņemiet viņu tā kā sula, viņam tāda ļoti izteikta sālda garša, jums var likties, ka jums vēl uzliesmo vēl vairāk tā jauda aiziet. Jūs varat teikt, jūsu cī ir sasniedzis to stāvokli, ka viņš līdz transformēsies, aktivizēsies, mostīsies. Un viņš sāk transformēties, aktivizēties, mostīties. Tā ir absolūts balans. Tad ir meridiānas, kam varētu pievērst uzmanību, ir deniņi, centrs. Vienkārši viņi būs jūtami punkti un plaukstu punkti. Un viņi ir daudz. Un jūs teiktu, tā kā visas cukas skurstenim ir iztīrītas pēkšņi. Un no jums nāk ārā nevis liesmas, bet silts gaiss. Kad
bez uguns šī krāsnes ļoti, ļoti labi siltumu staro. Piemēram, mēs nedaudz dīvaini par to runājam, bet paliekot pie idejas. Un to sauktu par absolūto cīja aktivizāciju, kas ienes iekšā dzīvē ar transformācijas uz izpratni. Šādas tieši transformācijas, kā mēs uzsaucam, nevienmēr jūs ar tādām saskarsieties, jo stāsts ir par augstāko apzināšanās cīju. Šis ir tikai piemērs, kā viņš transformējās. Tas varbūt ir nedaudz savādāk atkarībā no jums pašiem, bet ne par to ir tas stāsts. Tas ir par augstāku apzināšanos. Tātad, tenī brīdī cilvēkam arī sāk varbūt veidoties maņas, kad viņš var paņemt, piemēram, ar ļoti lielu spēku. Viņam var būt ļoti liels spēks salocīt tēraudu pat nekarstu būdami. Viņam var būt negulētas naktis, jo viņam ir vienkārši ļoti liels spēks, pārdabisks. Akmeņus arī var celt? Es varētu ar akmeņus noteikti saplēst šādi, ja jūs būtu tādā stāvoklī. Varbūt ne visas, bet teorētiski ir abnormāli liels spēks, neizskaidrojams spēks. Ir arī tāds spēks, ka jūs varētu, ja jūs ar roku sistu, jūs sienā pavisam noteikti caurumu uztaisītu. Cī aktivizācija ļoti lielā līmenī, varbūt arī karstums pašā. Un viņš var transformēties visādi, bet laikam ejot, tas būtu vēl mēneši, vairāki, varbūt pat gadi. Viņš transformējās uz to augstāko cī stāvokli, augstāko cī apzināšanās stāvokli. Cī aktivizācija. Sauciet to vienkārši cī aktivizācija, kas transformēsies uz augstāku apziņas stāvokli. Tas transformācijas stāvoklis vienkārši atver jūsos visus meridiānus. Atrauj visus meridiānus, skursteņus, gaisa pieplūdes vietas, izveidināt logi. Jūs esat ļoti dzirkstošs, plūdošs, brīvi elpojošs, enerģiju uzņemošs, enerģiju vadošs. Jums ļoti labi sanāk, īsāk sakot, cī sajust, pavadīt, iepazīt, atpazīt. Un veido šī viena nenosacītā kvalitāte vēl klāt, ka jūs varat sasniegt to miera stāvokli, kurā cī iegūst to augstākās apziņas stāvokli, to balansu, respektīvi meditācija. Ja tas būtu tas vārds, kas būtu vispiemērotākais, jūs atrodiet meditāciju. Tas ir cī rezultāts, kas pie tā aizdīs ātrāk vai vēlāk. Jūs atrodiet absolūtu iekšējo klusumu, absolūtu iekšējo stāvokli, absolūtu iekšējo balanses stāvokli, kas ir absolūti svētas, bet absolūtas līdzsvara sēdus stāvoklis, kurā mēs nevarēsim iztaisīt to saviem vārdiem, bet no vienas puses jūs ļaujiet procesam notikties visam iekšējam stāvoklim, no otras puses jūs viņu kontrolējat nedaudz. Šis būtu tas meditācijas stāvoklis, ļaujiet viņam būt. Lai izveidotu vienkārši, kā jūs sakiet, šo saikni ar augstāko apziņu, vienkārši augstāko apziņas cī saikni. Šis stāvoklis ir ļoti sarežģīts stāvoklis, jo viņš ir ļoti dinamisks un ļoti sāpīgs, arī varētu teikt. Un šim stāvoklim ir jāiziet cauri, katram kaut kādā brīdī būs jāiziet cauri. Bet tas nenozīmē, ka jūs augstāku apziņas stāvokli nevarat iegūt tāpatās. Šis ir vienkārši stāvoklis, kad cī aktivizējās un kļūst ārkārtīgi spēcīgs, un pēc tam viņš transformējas augstākā apziņas stāvoklī, bet jūs jau varat arī netiešā veidā nonākt līdz augstākam apziņas stāvoklim, kas varbūt jums ir mantojums jau nācis, kāds pastāstījis, kāds pateicis, kaut kad sajusts, netīšām iepazīts. Nu jā. Drīkst jautājumu. Jā, droši. Vai pie transformācijas
transformācijas var pieskaitīt arī tādu stāvokli, ka, piemēram, aizmiegu un uzraujos augšā neilgi, laikam pēc 5-10 minūtēm no liela karstums sajūtas saules spinumā. Un viņš tik stiprs, ka pēc tam miegs nenāk. Jā, varu tā teikt, jā. Tas būtu ārkārtīgi spēcīgs ci aktivizēšanās stāvoklis, kur jūs varbūt nezināt, kā likt lietā vai ko tas nozīmē, atkal iestājas apjukums. Bet šis būtu līdzīgs, jums būtu līdzīgi tagad šim, kad ci ļoti maz plūst starp kājām uz leju. Pa kājām jūs teiktu, uz leju. Kājas ir tas ci kanāls, kas paņem uguni nost, kas paņem degšanu nost un straujāk piepilda ar to piesūcināto zemes cī. Nav nekas jau sarežģīts. Vienkārši pēdu masāža, pēdu rīvēšana, pēdu spaidīšana, pēdu slikšana siltā ūdenī, pēdu mīcīšana pret kaut kādiem akmentiņiem. Nekas tāds sarežģīts, kas palīdzētu līdzsvarot. Tad, ja jums šādi, tad šī pēdu tas stāvoklis palīdzēs jums transformēt šo uguni uz svētlaimīgumu pusi vairāk, uz labsajūtu pusi vairāk, uz tādām lietām vairāk. Ja tas jums vispār interesē, transformēt. Ci aktivizācijas uz pēdām ir diezgan arī vienkāršs stāvoklis, kur izdarīt ik viens mājās jums pašam, kuram ir nedaudz ci pieredzes. Jūs paņemiet vienkārši, jūs gulētu, un tad otrs cilvēks jums pieiet kāja galos un vienkārši ļoti stipri satvertu īkšķi. Tas nav īkšķis, ir īkšķis, kāja īkšķis. Mums bija cits nosaukums. Tad pirkstiem vienkārši paspaidīt. Šādi tā kā augšu uz leju, augšu, bet tas stiprāk. Un tas ierosinātu ci plūšanu uz augšu un uz leju, uz augšu uz leju. Un tas palīdzētu. Ja tas ir jūsu mērķis. Ir jau ir. Iepriekš jūs teicāt, ka tas stāvoklis brīžiem būtu sāpīgs. Transformējošais. Kāpēc? Kā viņš izpaužās? Jūs vienkārši varētu uzskatīt, ka bieži vien cilvēkos ir akumulēts ļoti daudz, varētu teikt, tas ci guļošā stāvoklī. Tas būtu līdzīgi, kā jūs teiktu, es beidzot saņēmos tos darbus izdarīt, bet es viņus sāku darīt, un mani iztraucēja, un es aizgāju pie draudzenes dzert tēju, kad ļoti daudz enerģija tika akumulēta, bet viņa tika realizēta, un viņš kaut kādā stāvoklī vēl ir guļošs. Un brīžos, kad notiek šī ci aktivizācija, tā, sauksim viņu par superdegšanu, lai izroja visas cukas un meridiāns vaļā, viņš nesīs un transformēs uz augšu visa veida nosēdums, kas jūsos ir, arī tā skaitā, piemēram, bailes vai var arī nogurumu un vienkārši degs viss vēl nesadegušais. Un tie var būt diskomforti, sāpīgi tādi momenti, jo tas ar lielu jaudu nāk uz āru. Un vēlreiz, degšana nevienmēr ir obligāti redzamā veidā. Tas vienkārši ir jūtamāk, ka jūs jūtiet, ka nāk uz āru kaut vai pa ķermeni, pa meridiānām, pa pakausi, pa galvas augšu, pa pēdām, pa saulspinumu, pa pirkstiem, pa rokām, arī pa pleciem var nākt uz āru, arī pa ausīm var nākt uz āru. Un ļoti liels šis ci daudzums, notiek ļoti liela spēcīga izlāde. Tas ir viss. Tad pat augstākos izskaņu jums ir jautājumi vēl, ja ir vēl jautājumi. Jūs pieminējāt meridiānus, tas nozīmē, ka arī akupunktūra palīdz. Jā, akupunktūra. Pat akupunktūra, es domāju, tieši tā kā ar adatiņām vai pa meridiānu spaidīšanu? Adatas nevienmēr. Pirkstu spaidīšana ir daudz vienkāršāk izdarām, un tā ir varbūt pat lielāks efekts. Uzskatiet sevi meridiānus kā tādu krāsniņas lūciņām kontrolētai degšanai. Kaut kur pieplūst, kaut kur izplūst.
pienāk, ieplūst, izplūst un adatiņas diez vai, bet nevis diez vai, bet nē. Bet ja jūs ar pirkstiem, jums ir pašiem ļoti daudz plūst ar pirkstiem, jūs vienkārši par tām meridianām, jūs pat viņus varētu atrast ar sajūtu, paspaidīt, stiprāk paspaidītu, tas palīdzētu šai krāsniņai tos cukas patīrīt, ja tā varētu teikt. Cik nav sarežģīts, cī var darīt ik viens dzīvēs var darīt cī, ik viens dzīvēs var otram cilvēkam palīdzēt. Nebūs nekad stāvokļi tādi, kad spaidot pa meridiānam, tu kādam cilvēkam izdarīsi pāri kaut ko, vienmēr būs pozitīvs iespējas uz to visu. Jūs variet tiešām, ja jūs neziniet, ar ko jūs nodarbojaties, ja smērēt kaut kāds īpašās smēres, kā piemēram uguns ziedas un tam līdzīgi uz meridiānām, tas gan var iedot efekts par to, kā tas cilvēks jūtās diskomfortabli diezgan ilgi. Bet, ja jūs protiet to izmantot un darīt, jūs varat pat arī iekšējiem dziļiem orgāniem ļoti palīdzēt transformēt viņu uzsūktos cī, ja tā varētu teikt. Kas ir uguns zieda? Koks smēre. Viņa iegūst... jums... Varēs? Zirgs.